Šī svētdienā mēs turpinām savus studijas 5. mūzes grāmatā. Šodien mēs studēsim 5. nodaļu, Mūzes 5, 18, 9. nodaļa līdz 22 par zīlniekiem un horoskopiem un mirušo dvēseļu klaušinātājiem. 5. mūzes 18, 19 līdz 22. Kad tu nonāks zemē, ko Jahve, jeb kungs tavs Dievs tev dod, tad nemācies atdarināt to tautu preteklības. Lai starp jums neatrodas neviens, kas sadedzina savu dēlu vai meitu ugunī, vai kas paraģio zīlē, būru pesteļo, vārdo izsauc garus mirušo, ir zirdznieks vai mirušo iztaujātājs. Jahvem ir pretīgi viss, kas tā dara. Šo pretektību dēļ Jahve tavs Dievs viņus ir padzinis savā priekšā. Esi nevainojams savam Dievam Jahvem, jo šīs tautas, ko tu padzīsi, klausa zīlnieks un pareizs. Bet Jahve tavs Dievs nav tā ļāvis. Jahve tavs Dievs tev dos tādu pravietu kā es, no pašu ļaudīm, no taviem brāļiem. Klausiet viņu. Gluži kā tu prasīji Jahvem savam Dievam pie Horebas sapulces dienā, lai man nav vairs jādzird Jahves man Dievu balss, lai vairs nav jāredz šī lielā uguns, ka es nemirstu. Un Jahve man teica, pareizi viņa saka, no viņa brāļiem es tiem izcelšu tādu pravietu kā tu. Es likšu tam mutē savus vārdus, un tas viņiem teiks visu, ko es viņiem pavēlēšu. Un kurš neklausīs manus vārdus, ko tas viņiem teiks manā vārdā, tam es pats atprasīšu. Bet pravietis, kurš uzdrīkstēsies runāt manā vārdā, ko tādu, ko es viņam neesmu pavēlējis runāt, vai kas runās citu dievu vārdā, tāds pravietis, lai mirst. Un kad tavā sirdī teiksi, kā lai mēs pazīstam to, ko Jahve nav runājis. Ja kāds pravietis būs runājis Jahves vārdā, un tā nebūs noticis, tad Jahve to nav sacījis. Šis pravietis to ir sacījis. Augstprātībā nebīstieties no viņa. Tas ir Dieva vārds. Amen. Visvarenais Dievs, mēs nākam tavā priekšā arī šodien lūdzam, lai šie vārdi, ko tu runā, lai arī apostoļu darbos pravietotais un apostoļu Pētera teiktais vārds, ka šis pravietis, uz ko tas ir pravietots, attiecās uz Kristu Jēzu mūsu glābēju, lai arī mēs mācāmies savā ikdienas dzīvē, savai glābšanai, savām ikdienas vajadzībām paļauties uz Kristu. Paļauties uz vārdu, ko tu esi atklājis savā Bībelē, savos svētajos rakstos. Un to, ko tu neesi atklājis, tas paliek pie tevis, tas nav domāts mums. Bet atklātais vārds, kā 5. mūzes grāmatā 29. nodaļā rakstīts, ir atklāts mums, lai mēs viņam paklausītu. Amen. Piektā mūzes grāmata sastāv no 3 uzrunām. Un Mūzes uzrunā tautu, kas ir izgājusi cauri tūkstnesim, jauno tautu, tie, kas sacēlās pret Dievu, jau ir nomiruši, palikuši tūkstnesī, kā Dievs bija to paredzējis 40 gadus staigādams. Un teikt, viņi celsies pāri Jordānas upē, apsolītajā zemē, lai to iekarot, kur būs stiprāks un varenāks tauts. Nevis vienkārši stiprāks, bet daudz stiprāks un daudz varenāks tauts. Un šīs tautas ikdienā ne tikai pielūdz elkus, bet arī ikdienā, kā jau elgdievi, kā cilvēki vadījās, ja ikdienas dzīve, ikdienas vajadzībās izsauc zīlnieks, lai zinātu, ko darīt. Kad domāja par nākotni, skatījās horoskops,
Kad gribēja uzveikt kādu mīlestības ienaidnieku, tad nobūra, apbūra un aizbūra, un tā tālāk un tā joprojām. Kad jutās nedroši, domāja par nākotni, atkal lūdza. Tāpat laikā iznīcināja savus bērnus, gan lai iegūtu. Un regulāri mēs atrodam arheoloģiskos izrakumos bērnu sadedzinātās vietas, kur ir nocirstām galvām mazuļi tiek upurēti, lai cilvēki iegūtu kaut kādu veiksmi vai pateiktos par kaut ko. Un tagad šī tauta ies iekšā, un Mūzes jau viņiem ir pateicis, ja pirmajā runā atgādinājis, ka Dievs Jahve viņam ir aizliedzis ieiet apsolītajā zemē, ka viņš ar viņiem kopā neies. Un viņš viņiem ir bijis kā tētis, viņš ir viņiem bijis kā aizstāvis. Tie, kas ir pazaudējuši vecākus, pat jau pieaugušā, nobriedušā vecumā, un kad mēs vairs pat, mēs vecākus, vai mēs nepaļaujamies uz vecākiem, mūsu vecāki, mēs viņus cienam, viņi veci cilvēki, mēs pat varbūt viņus aprūpējam, bet tad, kad vecāki aiziet, tu sajūties bārenis. Tev kaut kas aiziet, tu saproti, ka tev kaut kas ir aizgājis tāds, kas tevi sargājis, mazs un tam līdzīgi. Un jās kā mazi bērni, kuriem aiziet tētis, aizstāvis, varonis. Vienīgais varonis, kad bija sāpīgi, viņi kliedz skrēja pie Mūzes, ka viņi izdarīja palaidnības, Mūzes viņu atpakaļ. Un viņi ir uztraukušies. Viņi patiešām ir uztraukušies. Un viņi arī grib uzzināt, kas notiks ar Jehošo, jeb Jošo, ja viņš ir kopā ar Mūzi, bet kas notiks ar viņu? Kas notiks ar viņu? Un Mūzes sāk atbildēt uz šiem jautājumiem. Viņš sāk atbildēt uz tiem jautājumiem, kādā veidā dzīvot taisnīgi Dievu priekšā, kādā veidā dzīvot atbilstoši Dievu gribai. Un viņš arī viņiem apsolīja un iedrošināja, ka viņi bez vadītāja, ja pravieši, kas zinās Dievu vārdu, kas zinās, kā Dievs grib, nevadīs. Jūs varat esat dzirdējuši arī par lūkšanas brokastīm Amerikas Savienotās valstīm, prezidenta lūkšanas brokastīm. Man izdevās, bija žēlstība būt uz prezidenta Klintona inaugurācijas gada prezidenta lūkšanas brokastīm, un kur savācās arī tiek saicināti kristieši. Un patiešām tas ir liels brokastis restorānā. Toreiz bija Vašingtonā, D.C., District Columbia, tātad galvaspilsētā bija šīs brokastis, un Hiltonā viss sanāca no dažādām draudzēm cilvēki, bija brokasts, tiešām bija brokasts restorānā, un tad pēc tam bija mācītāji, kas lūdz YouTube paskatīties, Bens Hārsons ir runājis, un arī daudz ievērojami cilvēki. Un kāpēc izveidojās šīs lūkšanas brokastis? Viens no kristiešiem, viens no arī oficiālajiem cilvēkiem atnāca pie prezidenta un teica: prezident, paklau, tu vadi lielāko pasaules svarenāko valsti. Tu nebaidies vadīt valsti bez Dievu gribu. Tu nebaidies? Es baidos bez Dieva svētības. Un, principā tā arī radās. Mēs nesakam, ka prezidenti vada, bet lai jūs saprastu to, ko nozīmē būt sevišķi cilvēkam, ka mēs saprotam, ko tas patiesībā nozīmē, kā vadīt ģimeni bez Dieva gribas, kā vadīt savu dzīvi bez Dieva gribas. Un tad Mūzes saka, kā jums būs organizēt valsti, kā jums būs organizēt savu tautu. Viņš tātad iecēlis jums nozīmēt soģis, ir tiesnešus, kas pārvaldīs taisnību, juridiskā sistēma. Ja? Tad parādīja priesteru lomu. Priesteri tātad tie ir izglītība, tie ir upuri, kā izlīdzināt grēkus ar Dievu. Tad viņš apstiprināja viņa vēlmi, viņa briesmīgi, viņš zināja, ka nākotnē viņi gribēs sev iecelt ķēniņus, 5. Mūzes grāmatā, 17. nodaļā, jums jāiecelt. Un tur ir norādes 17. nodaļā. Un patiesībā neviens no ķēniņiem, ieskaitot Dāvidu, neatbild tam, kādam jābūt ķēniņam. Ja? Un kaut gan Mūzes pildīja visu šīs lomas, tomēr vairāk viņš pildīja šo starpnieku lomu, šo praviešu, šo tēta lomu. Šis lielais tētis, kas zināja, kā vajag dzīvot, kāda ir Dieva griba. Un tagad pie kā vērsties? Mēs paliekam bāreņi, bez Dieva gribas. Un par šo ir šī rakstvieta. Un Mūzes saka, nē, Dievs jums dos.
Dievs jums dos cilvēku, viņš izcels jums pravietu, ar ko es runāšu, tā kā es. Vēlāk mēs jau lasījām šodien apostuļu darbos, kur šis kroplējs vai klibējs tiek dziedināts Kristus vārdā, un Pēters saka, ka šis Kristus viņu dziedināja, ka šī dziedināšana norāda uz ko? Uz glābšanu. Šī dziedināšana norāda, un visas dziedināšanas norāda uz glābšanu, uz izglābšanu. Tā ir vīzija glābšana, ka jums ir dots pravietis, kas jums parādīs, kas jūs glābs, kas jūs audzinās, pie kā jūs varēsiet vērsties ikdienā. Viņš būs kopā ar jums, viņš būs kā Mūzes, viņš būs kā tēvs, viņš būs kā aizstāvis, viņš būs kā žēlastīgs, kas apžēlosies par jums. Un 9 līdz 14 līdz ar to. Un tas, kas neklausīs viņam, un jaunās derības noteikumi. Jaunā derība visās derībās ir kas noteikumi, svētības un lāsti. Kas neklausīs, no tā atprasīs. Tas tiks sodīts taisnīgi. Tas, kas paklausīgs, tiks izglābts, tiks svētīts, tiks iedrošināts, tiks stiprināts. Tātad 9 līdz 14 Mūzes vēlreiz saka, neatdarini tās preteklības, lai netiktu padzīts no apsolītās zemes. Kad tu nonāks šajā zemē, tad nerīkojies, kā šīs tautas rīkojas, neparejo, nemeklē ikdienā šo gudrību no turienes aizstāvību, dziedināšanu vai kaut ko no viņa. Tev ir pravietis, tev ir Dieva griba. Paļaujies uz viņu. Viņš tev dos visu, ko tev vajag. Visu, ko tev vajag. Viņš tev dos visu. Esi nevainojams Jahvem savam Dievam, jo šīs tautas, ko tu padzīsi, klausa zīlnieks un pareizs. Bet tev Jahve tavs Dievs nav tā ļāvis. Un šeit viņš saka, šeit nav runa par nacionālismu, par šovinismu pret citām tautām. Te runa par šo preteklību. Viņi dedzināja bērnus. Viņi pielūdz cits. Šeit ir par runu. Un ja tu darīsi tāpat kā viņi, tu kļūsi arī par preteklību. Un mēs zinām jau no vēstures, kas notika ar Izraēlu. Varbūt, es nezinām, kur tauta ir vairāk cietusi, varbūt vairāk kā Izraēlas. Šo gadu laikā, gadsimtiem pēc gadsimtiem. Atkal un atkal. Atkal un atkal. Un no 15 līdz 18 Dievs saka, bet es tev došu. Dievs Jahve atprasīs ikvienam, kurš neklausīs viņa paša ieceltā pravieša vārdiem. Viņš jums dos pravietu, viņš jums dos vārdu, viņš jums dos, kur meklēt padomus, stiprinājumu, iedrošinājumu. Bet jums ir jāpaklaus viņš, jums ir jāpaļaujās uz viņu. Jums ir jābūt apmierinātiem ar to un cik daudz viņš jums dod. Viņš zina labāk. Viņš zina labāk. Jahve tavs Dievs tev dos tādu pašu pravietu kā es. No pašu ļaudīm, no taviem brāļiem. Šemā klausies viņu, klausieties, ieklausieties viņā. Gluži kā tu prasīji Jahvem savam Dievam pie Horebas sapulces dienā, lai man vairs nav jādzird Jahves, mana Dieva balss, lai vairs nav jāredz šī lielā uguns, ka es nemirstu. Ko tad Mūzes atgādina? Mūzes atgādina notikums pie Horeba kalna. Kad pie šī Horeba, šie Ciānas, šie Sinajas kalni, Mūzes tiek uzaicināts augšā klātbūtnē un saka, nonāc lejā, lai netuvojas neviens šiem kalnam, es nolaidīšos. Un tad mēs 20. nodaļā lasām, un Dievs runāja visus šos vārdus, un tad ir šie 10 baušļi, 10 vārdi, kurus dzirdēja visa tauta. Un pēc tam 18. pantā mēs lasām, un visa tauta redzēja pērkonu, uguņas dārdēja, dzirdēja ragas skaņas, dimdēja zeme, kalns bija dūmos, ļaudis nobijās, drebēja un nostājās iztālēm. Šī bija tauta, kas izgāja jūrai cauri, šī tauta, kas cīnījās ar ienaidniekiem, visi bija pārbijušies. Un viņi teica Mūzum, runā to ar mums, un mēs klausīsimies. Bet lai nerunā ar mūsu Dievs, ka mēs nemirstam. Mūzes teica, nebīstieties, jo Dievs ir nācis jūs pārbaudīt, lai jūs acis būtu pilnas viņa bijības, ka jūs negrēkot, un tauta stāvēja iztālēm, bet Mūzes tuvājās mākonim, kurā bija Dievs.
Šie bija vienīgie vārdi, ko tauta dzirdēja, var teikt, tiešajā runā no Mūzes. Teica, mums pietiek ar to. Mums pietiek ar to. Citiem vārdiem sakot, mēs redzam, ne tikai Dievs Jahve iecēla Mūzu par savu pravietu un starpnieku, tauta saka, nē, tu labāk ar viņu runā. Mēs sapratām, ko nozīmē. Cilvēki kādreiz domā, es gribētu tā kā kaut ko redzēt, dabūt no Dieva, būt par pravietu. Mēs nesaprotam šo lielu atbildību, kas viņiem bija, šo smagumu. Tas jau notika vienkārši. Un tad Jahve teica, pareizi viņi saka, no viņa brāļiem es iecelšu tādu pravietu kā tu, es likšu mutē tam savus vārdus, tas viņam teiks absolūti visu, ko es pateikšu. Un šeit mēs redzam, kāds tad ir šis pravietis, lai mēs saprastu, kāds ir šis pravietis, kādam šim pravietim jābūt un kāds bija mūsu. Vispirms navi, šis vārds, kas lietots šajā grāmatā, navi ir pasīvs no darbības vārda navā saukt, kas nozīmē saukt, aicināt. Tātad pravietis jau ebreju vārds saka aicinātais. Viņš ir Dieva aicinātais. Viņš nav, kā saka, viltvārds, kas nāk savā vārdā. Viņš ir Dieva aicinātais. Patiesu pravieti iecels, jeb aicinās pats Jahve. Darbības vārdam akīm šeit ir nozīmē sadals jēga kādā nozīmē, kas attiecas nevis uz vienu iecelšanu, bet uz daudzām sērijām, daudzām iecelšanām, līdz laikiem, līdz brīdim, kad tiks iecelts galvenais pravietis, kad būs piepildījies. Mēs līdz sapratīsim pāris momentos to. Citiem vārdiem sakot, Dievs Jahve dos savai tautai praviešus, lai viņi darītu Dievu prātu un nevis rīkotos kā padzītās tautas. Lai viņi meklētu ikdienā Dieva gribu, Dievu vārdā, nevis visur citur padomus. Patiesa pravietis būs izrēlietis, un Mošs uzsver 2 reizes. Un, draugi, tas ir svarīgi. Viss kārtībā. Nē, draugi. Jūs neaptverat, kas notiek Eiropā. Islāms apgalvo, ka Muhameds ir apsolītais pravietis. Bet kas šeit ir? Un viņi paļaujās uz kurienu? Uz šo veco derību. Viņi saka, vecā derība, ok. Kas tur rakstīts? Kas 15. pantā rakstīts? Lasiet. No pašu ļaudīm, komats, no taviem brāļiem. 18. pants, no viņu brāļiem. Kāpēc? Mūs 2 reizes atkārto. Lai jums būs skaidrība. Viņš nebūs no citurienes. Viņš būs no jumsīm. No jumsīm. Patiesais pravietis būs kā Mūzes, jeb Jahve. Tavs Dievs dos to tādu pravietu kā es. Viņš būs starpnieks starp Dievu un Jahvi un Dievu tautu. Un viņam būs nosacīta šī pieeja Dievu Jahves klātbūtnē un dalība viņa padomē, jeb pulkam, jeb vietā, kur Jahve atklāja savus plānus. Ko tas nozīmē? 23. nodaļa Jeremijas tātad grāmatā 16 līdz 22. Tā saka pulku Jahve, neklausieties to praviešu vārdos, kur jums pravieto, tie melži tukšs runā, ko pareģo viņas sirdis, nevis no Jahves mutes. Un tiem, kas nopaļā Jahves vārdu, tie runā, jums būs miers. Tiem, kas savas sirds turgalvībā staigā, tie saka, ļaunums nenāks par jums. Bet kurš stāvēja Jahves pulkā, padomē un redzēja dzirdējumu vārdu, kas klausījās viņu vārdos un sadzirdēja, ja manā pulkā padomētie būtu stāvējuši, tad manai tautai būtu tie teikuši manas vārdus un atgriezuši tos no viņu ļauniem ceļiem un ļauniem darbiem. Šeit ir runa par to, kad Jeremijs saka, draugi, jums ir vajag atvērt Jeruzalemes vārtus, lai neiznīcinātu jūs. Viņš neiznīcinās. Nabukadnecars neiznīcinās jums. Un šie pravieši saka, nē, mēs uzvarēsim, mums jāuzvar, ja? Un par ko ir runa? Kas ir šie? Tātad viņu pulkā viņš būs starp šiem eņģeļiem, starp šiem karapulkiem debesu. Un Jahve ar viņiem būs skaidra runa, ja mēs lasām rakstīts vaigu vaigā, ja viņam būs tūs draudzīgas attiecības. 2. Mūzes 33.
11 ir ārkārtīgi svarīga vieta, lai ko mēs saprast 2. Mūzes 33:11, ko nozīmē vaigu vaigā. Un Jahve kungs runāja ar Mūzu vaigu vaigā, kā mēdz runāt ar savu tuvāko, tad viņš atgriezās nometnē, viņa kalps Jozua, Nūna dēls, jauns zēns, vēl palika teltī. Un Mūzes teica Jahvem, parādiet man savu godību. Un viņš atbildēja, es likšu, lai viss mans labums iet tavu vaigu priekšā, un es saukšu vārdu Jahve tavā priekšā. Es būšu žēlsirdīgs pret tiem, pret kuriem es būšu žēlsirdīgs, un es apžēlošos pret tiem, par kuriem apžēlošos. Un viņš teica, tev neredzēt manu vaigu, jo neviens cilvēks neredzēs mani palikdams dzīvs. Un kungs teica, redzi vieta man blakus, nostājies uz tās klints. Kad mana godība ies garām, es likšu tev tās klints plaisā un aizsekšu tevi ar roku, kamēr būšu pagājis garām. Es noņemšu savu roku, un tu redzēsi man no mugurpuses, bet mans vaigs nebūs tev redzams. Mēs sakam, pagaid. Viņš runāja vaigā, un mēs saprotam, ka šeit ir tā tad, protams, Dievs nav cilvēks un negāja roka nebija, lai mēs saprastu, ja, kad cilvēks nevar redzēt Dievu godību, kad Dievam bija veids, kādā veidā aizsekt, caur mākonu aizsekt, tā kā tuvoties caur mākonu un aizsekt. Tātad vaigā nozīmē, ka viņam bija, ka Dievs uzrunāja viņu kā ar tuvāko, kā ar cilvēku, bet, protams, Mūzes neredzēja Dievu, kā mēs saprast sevi pret sevi. Viņš ir cilvēks. Viņam jāmirst. Bet tas parāda vienalga, cik tuvas viņam ir attiecības. Viņš šis pravietis, kas nāks, darīs varenas zīmes un atbrīvos Izraēlu no Ēģiptes, jeb no sātana un grēka varas. 5. Mūzes 3:4 nodaļa. Mēs lasām interesants vārdus, paskatieties. Un Jozua, Nūna dēls, bija pilns gudrības gara. Un Mūzes bija licis savus rokas pār viņu. Un Izraēla dēli viņu klausījās un darīja, kā Jahve Mūzum bija pavēlējis. Un Izraēlā vairs nebija neviena tāda paša pravieša kā Mūzes, ko Jahve pazina svaigā. Ar tādām zīmēm, brīnumiem, ko Jahve viņu sūtīja darīt faraona zemē. Un visiem viņa kalpiem, visai viņa zemē. Ar tādu stipru roku un lielām briesmām, ko Mūzes bija darījis visu Izraēlu acu priekšā. Citiem vārdiem sakot, Mūzes bija pravietis, praviešu princis. Tāda vairs nebija. Jeremija vairs tāds nebija. Jēzē vairs nebija. Tāds vairs nebija. Bet vai jūs sajūtat, ka kaut kas pietrūka? Es nezinu, man sanāca ilgāk gatavot šo vietu un vēlreiz viņu kādreiz runāt. Es vaigu vaigā, bet tā kā nav. Viņš tā kā redzēja un tomēr neredzēja. Parādis man godi, ne, tu nevari. Tas pilnīgi prasās pēc pravieša, kurš varētu teikt, jā, Dievu neviens nav redzējis. Vienīgi Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Ne tā, kā tēvu kāds būtu redzējis, vien tas, kas ir no Dieva. Tas ir redzējis tēvu. Kurš varētu teikt, ja jūs pazīstat mani, jūs pazīstat ar mani tēvu. Bet ja jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši, kas man ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Esmu tēvā un tēvs ir manī. Visu, ko es jums saku, es nesaku no paša sevis, bet tēvs ir vienmēr manī un dara savus darbus. Vai neprasās tāds pravietis? Kurš ir šis pravietis? Iesākumā bija vārds. Vārds bija pie Dieva. Vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu. Nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Šekinās staigāja Kristus personā pa zemi. Un mēs skatījām viņa godību, viņu kabodu, viņa šekinā tādu godību, kā tēvam vienīgajam dēlam pilnu žēlastības un patiesības. Tieši tāpēc visi Jahves pravieši pēc Mūzes atgādināja, viņa uzdevums bija atgādināt,
tos vārdus, ko Dievs deva mūzum, jo viņš ir princis, viņš ir likums, 5 mūsu grāmatas. Un tāpat laikā viņi teica, jums dos varenāku glābēju. Kāpēc? Jo to derību, ko deva Mūzes, ar to nepietika, lai izglābtu cilvēkus. Dievs slēgs jaunu derību. Un jaunās derības starpnieks, un kungs, un ķēniņš, un pravietis, un tētis, un aizstāvis, un brālis būs šis jaunais pravietis, pats Dievs un pats cilvēks. Tāpēc nebaidies un neklaus viltus praviešu, kur runās savā vai svešu Dievu vārdā. Bet pravietis, kurš uzdrīkstēsies runāt manā vārdā, ko tādu, ko es viņam neesmu pavēlējis runāt, vai kas runās citu Dievu vārdā, tāds pravietis, lai mirst. Jo tavā sirdī teiks, kā lai mēs pazīstam to, ko Jahve nav runājis. Ja kāds pravietis būs runājis Jahves vārdā, un tā nebūs noticis, tad Jahve to nav sacījis. Šis pravietis to es teicu savā augstprātībā. Nebīstieties, nebaidieties no viņa. Mums šo vietu vajag sabalansēt, lai mums palīdzētu atcerieties 5. Mūzes grāmatu 13. nodaļu. Ja jums ir iespēja atveriet 13, 5. Mūzes 13. Mūzes saka, ievērojiet un pildiet visu, ko es jums pavēlējis. Nepielieciet neko klāt un neņemiet neko nost. Nepielieciet svētiem rakstiem klāt. Jūs nedrīkstat likt klāt. Jūs nedrīkstat izmainīt to, ko esmu pateicis. Ja pie jums rodas pravietis vai sapņu sapņotājs, rādījums, zīmes vai brīnums, un notiek tā zīme vai brīnums, ko viņš saka, tad viņš saka, sekosim citiem dieviem, ko jūs nepazīstat un kalposim tiem, tad neklaus tam pravietim vai sapņu sapņotājiem. Kungs Jahve jūsu Dievs jūs pārbauda, lai jūs zinātu, vai mīlat savu Jahvi no visas sirds un no visas savas dvēseles. Šeit mēs parasti iekrītam. Vēlāk atklāsmes grāmatā vēlreiz tas tiek atgādināts. Kā Dievs var izdarīt tā, lai arī notiek, ko viltus pravieši saka, vai mums likties, ka notiek. Viņš pārbauda, vai mēs mīlam viņu, vai mēs pieliekam klāt viņa vārdā kaut ko, vai mēs gribam kaut ko interpretēt, izmantot citu. Un te ir vēl viena pēdējā lieta, pirms mēs nobeidzam. Mēs nekad nedrīkstam interpretēt, pielikt klāt Dievu vārdu, ņemot kādu citu grāmatu. Viltus pravieši vienmēr izmantot pagānu mācības, sātanu mācības, lai teikt, tur ir teikts, tas jūs nesaprotat. Nē, jūs nesaprotat. Jo mums ir jāizskaidro pasauli caur Dieva vārdu. Mūsu Dieva vārdam jābūt mūsu acenēm. Kristus gribai jābūt mūsu acenēm, kā mēs skatāmies un dzīvojam, nevis otrādi. Un tikko mēs pieļaujam pat domu, ka kāda cita doma vai kāds cits vārds varētu būt paskaidrots vai papildināt, mēs esam no ceļa, kam mēs esam paklausījuši. Bija viens pārītis, saldējs pārītis, kurš arī domāja, es paklausīšu citam. Varbūt šie kaut ko citu labāk saka. Tātad, ar ko izcelsies patiesais pravietis? Patiesais pravietis nekad negraus lojalitāti Jahvem vai Kristum Jēzum, aicinot sekot citiem dieviem, pravietiem, neskaidros rakstus no citiem viedokļiem, neko liks klāt, neko ņems nost. Patiesais pravietis darbojas Mūzes paradigmā. Jahve viņu sūtīs, viņš māca rīkoties atbilstoši pretīs rakstiem. Viņš cenšas saprast, ko raksti saka, mēģina domā, kādā veidā raksts pielietot situacionāli, tātad raksts ir normatīvs, situācija un kā mums jāatbild. Patiesas pravietis runā vienīgi Jahves, nevis citu Dievu vārdā vai mācību vārdā. Patiesas pravietis skaidro rakstus, tātad no raksta viedokļa. Patiesas praviešu vārdi vienmēr piepildās un vienmēr piepildīsies. Vienmēr mēs sakam, kurš ir šis pravietis šodien? Un atcerieties, šis klibais cilvēks, kas tiek likts, lai ubagot, lai pelnītu, viņš sāk nevar nopelnīt, un Pēters iet garām, viņš uzrunā, viņš saka, zelta un sudraba mums nav, bet zelta man nav, ko tev iedot, ko tu esi atnācis naudu nopelnīt.
Viņš jau nav atnācis, lai teikt jums svētīts esi. Tās svētības atstājiet tur, man naudu vajag, lai es izdzīvotu. Un arī, iespējams, arī kāds uz viņu pelnu. Arī visādi varbūt. Viņš saka, celies kājās, viņš pieceļās, tauta šokā, visi pazīst. Un ko tad Pēters saka? Viņš saka, ticībā šiem vārdam Kristus, šis vīrs, ko jūs redzat un pazīstat, ir darīts vesels. Viņš ir glābts, soteros, kas nozīmē dziedināts, vesels, izglābts. Jēzus, viņa vārds ticība, kas nāk caur viņu dziedināja jūsiem priekšā. Jēzus dod šo ticību. Šī ticība, šī glābjošā ticība nāk caur Jēzu. Vienīgi ticībā Jēzu mēs tiekam glābti. Ja? Bet Dievs piepildīja, ko iepriekš bija sludinājis caur visu praviešu muti, ka viņa kristum jums ir rakstīts svaidītēm, nes kāpēc šajā vietā ir svaidītēm. Iepriekš vārds Kristos ir vienmēr kristum. Kristus nozīmē svaidītais grieķiski. Un mašiach ebrejiski, ja? Tātad praviešu muti, ka viņa kristum būs jācieš, tādēļ nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki jums tiktu izdeldēti. Jūs nogalinājāt ko? Jūs nepaklausījāt, jūs nonagalinājāt, jūs pienaglojāt, jūs izsmējāt dzīvības devēju, šo pravieti, šo mesiju. Atgriezieties, sākiet pielūgt viņu, sākiet meklēt padomu pie viņa, sākiet gudrību meklēt pie viņa, glābšanu pie viņa, nevis kaut kur citur. Mūzes sacīja, kungs Dievs iecels jums pravieti no jūsu brāļiem, tāpat kā mani, viņam būs jūs klausīt visās lietās, ko viņš runās. Un būs tā, ka ik viena dvēsele, kas pravieti neklausīs, tiks izdaldēta no šīs tautas. Šī tauta šeit nav domāts Izraels kā etniskais Izraels, jo tur ir noteiktais artikuls. Latviski nav, angliski zē. Par ko ir runa? No glābtās tautas, no šī Dieva tautas, kas ir glābta. Jūs pazaudēsiet glābšanu. Kāpēc viņš runā tādā veidā uz Izraēlu? Tas, viņi domā, ka viņi glābti. Viņi domā, ka viņi pieder glābtajai tautai. Ne. Ja jūs viņam neklausat, jūs esat ārā. Jūs esat ārā. Bet kā lai mēs pagāni saņemam Dievu svētījumu, lai kļūtu par Dievu tautu? Visi pravieši no Samuela, arī tie, kas runājuši pēc tam, viss šīs dienas pasludinājuši, jūs esat pravieši un tās darības dēli, kur Dievs noslēdz ar jūsu tēviem, sacīdams uz Abrahāmu. Caur tavu pēcnācēju sēklu tiks svētīts visas ciltis virs zemes. Dievs uzmodināja no mirušiem savu kalpu, vispirms to sūtīja jums, lai tas jūs svētītu, ikvienu atgriežot no savas samaitātības. Un arī mums. Kādā veidā viņš svētīs? Ticībā Kristum mēs esam glābti. Ticībā Kristum mēs visi saņemam svēto garu. Mums nevajag meklēt padomu citur. Mēs esam svētā gara templis ticībā Kristum. Mēs esam svētā gara templis. Svētais gars ir mūsos. Mums ir Dieva vārds. Mums ir dots svētais gars. Kristus, kas par mums ir nomiris. Mums ir normatīvs, kas ir Bībele. Normatīvs, ja? Saprotiet, normatīvs. Un tad mēs lasām grāmatā, mēs lasām, kādā situācijā viņš ir uzrunājis tos cilvēkus un kāda ir mūsu situācija. Un tad mēs, ņemot vērā šos divus, lūdzot, pārdomājot, meditējot, bildiski meditējot šo vārdu, rīkojamies personīgā ētika, rīkojamies atbilstoši. Tad mēs krītam, tad mēs sakām atkal piedod, tad mēs neusticamies un atkal ejam atpakaļ. Lai Dievs mums palīdz paļauties uz šo pravieti arī savā ikdienā, ne tikai glābšanā. Amen. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.